Vēlos lasīt no Dieva vārda, kā vēlējumu šajā jaunajā gadā, gan pats sev, gan jums. Tas būs no 123. psalma, šī psalma ievads svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi, tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām un kalpones acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu Dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Āmen. Labdien visiem vēlreiz. Gribu vēlēt svētīgu jauno gadu. Domāju, mēs daudz esam saņēmuši laimes vēlējumus. Man bija kāds viens īpašs novēlējums, kurā man novēlēja būt izsalkušam, izslāpušam, nabagam un vajātam. Un tā caur to kļūt laimīgam. Saistībā ar Kristus kalnu svētrunu 5. nodaļu Mateja evaņģēlijā. Tā kā neuztrauksimies, ja reizē mums dzīvē neiet viss tā, kā vajag, ja notiek nelaimes, ja ir pārdzīvojumi, jo iespējams tas ir Dieva ceļš, kā viņš mūs grib darīt derīgākus kalpošanai, laimīgākus, mūsu dzīves svētīgākus. Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļa. Bet pirms Paskās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau vēlns Jūdam Sīmeņa dēlam Iskariotam bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka Tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to, pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmeņa Pētera, tas viņam saka: Kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam: Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēteris viņam saka: Ne mūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam: Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmenis Pēteris saka viņam: Kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam: Kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurējiem ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja: Ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja: Vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākās cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Šī notikuma aprakstā kāds vārds
dažādās formās, gan noliegumu formā, gan sinonīmos, ir lietots 7 reizes. Un tas ir vārds zināt, nezināt, saprast, nesaprast. Kurš tad zina un kurš nezina? 1. pantā. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva. 3. pantā. Jēzus zinādams, ka Tēvs viņa rokās bija nodevis visu un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. 7. pantā Jēzus saka Pēterim: tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tam sapratīsi. 11. pantā Jēzus zināja, kurš viņu nodos. 12. pantā: vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Un 17. pantā: ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Šis vārds zināt, nezināt, saprast, nesaprast atkārtojās 7 reizes. Kurš ir tas, kurš zina, un kuri ir tie, kas nezina, jeb nesaprot? Jā, pareizi. Jēzus ir tas, kurš zina. Bet mācekļi, ieskaitot mācekļu līderi Pēteri, ir tie, kas nezina, nesaprot, pretojas un nedara. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva. Kā viņš to varēja zināt? Mēs 1. stundā runājām, ka jāstudē raksti. Ja studē veco derību, zināmā mērā var nonākt pie izpratnes, kurā laikā Kristum vajadzēja mirt. Bet precīzi to noteikt nevar uz dienu un stundu. Tāpat kā mēs nezinām, kad viņš atnāks, mēs nezinām ne dienu, ne stundu, bet zinām, ka viņš atnāks. Jēzus zināja, ka Tēvs visu tagad ir nolicis viņa rokās. Viss ir uzticēts viņam. Tas nozīmē milzīgi lielu atbildību. Visa atbildība gulstās uz viņu, jo tas, vai cilvēce un cilvēks, vai viņš tiks glābts, tagad ir atkarīgs no Jēzus. Viss ir nolikts viņa rokās. Viņš zināja, kurš ir arī viņa nodevējs. Studējot rakstus vien, viņš nevarēja zināt, kurš tas ir. Jā, psalmists raksta, ka mans draugs ir pacēlis kāju spērienam pret mani, bet konkrēti kurš? Ka tas ir Jūda Iskariots. To nevarēja zināt. Kā Kristus zināja par to, kas rakstos nav teikts? Ir labi, ka mēs zinām svētos rakstus, bet ar intelektuālu un teoloģisku zināšanu vien nepietiek. Tas ir daudz par maz. Tas, ko Dievs vēlās, ir, lai mēs tiktu viņa gara pārveidoti. Lai mūsu ticība nebūtu zināšanās, bet pārveidotā prātā un sirdī. Pretī Kristus zināšanai ir neizpratne, nezināšana un nepaklausība no mācekļu puses. Tad, kad viņš nāk pie Pētera, viņš saka, vai tu man kājas mazgās? Jēzus viņam atbild, tu tagad nezini, bet vēlāk sapratīsi. Viņš nav ar to mierā. Kāds cits cilvēks bija ar mierā ar to, ka viņu tagad nesaprot. Tā bija Marija, Jēzus māte,
Kad eņģēlis Gabriels viņai paziņoja šo svinīgo vēsti, viņa daudz ko nesaprata, bet pieņēma to. Pēters nebija gatavs pieņemt. Vai visi vīrieši ir tādi? Grūti spriest. Bet mēs redzam, ka Kristum bija jāizmanto kāds īpašs pamudinājums viņam, lai viņš ļautu viņam mazgāt kājas. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas ar mani. Tas bija vislabākais pamudinājums, un Pēters gribēja viss tikt mazgāts. Kad es skatos uz šo, tad saprotu, ka man kā Kristus māceklim, mums kā Kristus mācekļiem ir jābūt ļoti pazemīgiem. Jo neraugoties uz to, ka mums šķiet, ka mēs varbūt zinām daudz un mums ir laba izpratne par rakstiem un mēs kā kustība esam īpaša visu pārējo vidū, mēs ļoti daudz ko vēl nezinām un nesaprotam. Un tas man liek būt pazemīgam. Es daudz ko nezinu un nesaprotu. Es daudz ko arī nedaru no tā, ko varbūt zinu un saprotu. Ja mēs tā godīgi pret sevi attiecamies. Vai mācekļi pēc tam, ka Kristus viņiem teica, ka jums cits citam arī vajadzētu mazgāt kājas, vai viņi to darīja? Vai mēs esam meklējuši? Kā tad viņiem bija ar paklausību? Mēs neatrodam šādu ziņojumu svētajos rakstos, ka viņi pēc tajā vakarā, jeb tajā naktī to būtu darījuši. Svētīgi jūs esat, ja jūs zināt un darāt. Viena lieta ir zināt, bet otra ir darīt. Kādēļ starp zināšanu un darīšanu reizēm ir tik grūti pārvarama barjera? Tā noteikti saistās gan ar mūsu prātu, gan ar mūsu sirdi. Zināt un darīt. Kādā draudzē mūsu brāļi un māsas esot kādā reizē tā vaļsirdīgi izrunājušies un nonākuši pie viena secinājuma, ka viņi gan daudz ko zina, bet maz dara. Jā. Kas traucē to, ko zinām, pielietot dzīvē? Noteikti daudz, ko mēs pielietojam, bet vai tiešām visu labo, ko zinām, mēs darām? Ir kāds šķērslis. Tas ir mūsu prāts un mūsu sirds. Kas varbūt kaut kur ir lepna, kaut kur varbūt ir slinka, kaut kur ir aizņemta ar daudzām citām lietām, un darīšana var izpalikt. Jā, mēs daudz ko arī nezinām, bet kas tad ir tas labais, ko mēs zinām, un ko mums īpaši šajā reizē vajadzētu atcerēties? Tas, ko lasījām pašā sākumā, ka Jēzus mīl savus mācekļus. Vai es arī esmu viņu lokā? Vai Jēzus mīl arī mani? Nepārprotam. Viņš mīl visus cilvēkus, arī tos, kas viņam atklāti un nepaklausa. Vai es varētu kaut ko darīt, lai viņš mani mīlētu vairāk? Ja tu būsi paklausīgs, es tevi mīlēšu vairāk? Es kaut kā tādu citātu neatceros. Jēzus mūs mīl. Tas nenozīmē, ka viņa mīlestību var izmantot nelietīgi, vai ne? Jēzus mūs mīl. Viņš nevairījās no ciešanām un nāves manis dēļ, lai man būtu cerība un mūžīgā dzīvība.
un to es varu zināt pavisam skaidri. Un viņš atnāks, lai tos, kas viņu mīl, ņemtu sev līdzi, un lai mēs būtu viņa tēva valstībā un piedzīvotu to, ko viņš ir sagatavojis visiem tiem, kas viņu mīl. Šajā reizē, kad mēs dosimies pie kāju mazgāšanas un vēlāk saņemsim vakarēdienu, atcerēsimies šīs lietas, ko mēs droši varam zināt. Un atcerēsimies arī to, ka svētība nāk caur to, ka mēs piedalāmies tajā, ņemam līdzdalību un darām. Lai Kungs mūs svētī. Kungs Dievs, mēs pienesam Tev godu un slavu un pateicību par to, ko Jēzus ir darījis mūsu labām, ko viņš dara šobrīd caur savu labo svēto garu, darbodamies pie mūsu katras sirds, pie katra prāta, to pārliecinādams, to izmainīdams un to veidodams savā līdzībā. Mēs, labais Kungs, lūdzam pēc tā, lai tad, kad Tu darbojies pie mums, caur dažādiem mūsu dzīves notikumiem, arī reizēm pārdzīvojumiem un nepatīkamiem brīžiem, mēs nestāvam pretī Tavam darbam, bet mēs pieņemam to, kas ir Tavs prāts un Tava griba. Un mēs lūdzam, lai Tava žēlastība ir liela pār katru no mums, lai varam pieaugt ticībā Tev un paļāvībā uz Tevi, ka varam saņemt un stipri ticēt mūžīgai dzīvībai, ko Tu dāvini savā mīlestībā, ticībā. Labais Kungs, mēs lūdzam arī, lai šie apustuļa Pāvila vārdi, ko Tu esi devis viņam, mūs svētī turpmākajā ceļā. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, ka jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Āmen.